Es jūs iepazīstināšu ar savu šī mēneša kombo. Un tie ir tējskoka eļļa, skudrkoka miza un magnīs. Ar uzturu bagātinātājiem ir tā, ka tie nav jādzer čupā un viss pēc kārtas. Ja? Jums ir jāizvēlās savas veselības mērķis, ko jūs konkrētā laikā gribat sasniegt. Ideāli, ja jūs varat atrast savu veselības treneri, kurš palīdz sastādīt programmu, lai jūs sasniegtu šo savu veselības mērķi. Šomēnes mans veselības mērķis ir atbrīvoties no sēnes un helikobaktērijas manā organismā. Tas man jau ir ļoti sen, jau vairākus gadus. Nezinu, vai esat pamanījuši, man ir 2 sarkani plankumi uz zoda. Es ikdienā lietoju tonālo krēmu, varbūt nevar tik ļoti redzēt ikdienā, bet tagad es esmu cieši nolēmusi, ka viss pietiek. Tātad, jā, ar to sēni, cīņā ar sēni man palīdzēs dabīgais antibiotiķis skudrkoku miza un tējskoka eļļa. Tātad, un magnīs. Magnīs, protams, ka visiem ir vienkārši defaultā jālieto, lai atslābinātu muskuļus. Un mana katra rīta un katra vakara deva izskatās šādi. Jūs varbūt teiksiet, ka baigi daudz un tā, bet tās ir dabas vielas. Tām nav blaknes, viņas ir drošas veselībai. Un vienkārši man ir konkrēta lieta, ko es vēlos atrisināt, tāpēc arī ir konkrētas devas. Lūk tā. Vēl ko es gribēju pateikt par magniju. Šis ir ļoti labs magnijs, jo tieši nesen viens motosportists stāstīja, ka viņš bija iepriekš aptiekā mēģinājis vairākus magnijus, bet kaut kā neesot jutis efektu. Šim ir ļoti laba uzsūkšanās spēja. Un klausoties cilvēku rezultātus, tieši lietojot šīs dabas vielas, es tik bieži dzirdu, ka viņi saka, ka viņi ir atrisinājuši vēdera izējas problēmas. Es nebiju līdz šim iedomājusies, ka tik daudziem cilvēkiem ir jāmokās ar aizcietējumiem. Un tieši tāpēc pats pirmais, ar ko sākt vispār, ir magnīs un ūdens. Jo magnīs vispār ir atslābina muskuļus, tas ir pret dažādiem krampjiem un tas ir vienkārši katram cilvēkam visu laiku ir jālieto magnīs. Tas ir tiešām nenovērtējams mūsu veselībai. Bučas!